Jo visiem! Čau jaunā video! Šoreiz atkal blodziņš. Lidošu uz Vīni. Tu būs pateikts viena izstāde, kas ir paredzēta priekš Formula 1. Jā, veltīta. Tāpēc man tas ļoti ieinteresēja. Jā, un tagad lidošu uz Vīni. Es dēļ tā. Bet tā būs jauns experience. Jā, skaistā Austrija. Jā, abi bija Alpu valsts Austrija. Abi, tā ir uzpiedraiciņu. Tas mani motivēs veidot uzspēt laiku. Tas mani motivēs uztaisīt kādu video. Niki Laudas avio bijušā Formula 1 avio kompānijas lidmašīna. Ko apkalpo savu Raineru uz Austriju. Ejam uz šino te lidmašīnu. Ja, tūlītās būs. Tikko kā ieradojām, minūtes, nezinu, 10 atpakaļ. Jep, tikko kāvā no lidmašīnas izkāpa. Ko tad jābrauc skatīt? Jāatrod veids, kā tikt pilsētā. Austrijas Vīni. Ja, azért kérdezgettem, hogy most braucu līdz centrālajai stacijai. Jep. Jā. Es teikšu, ka viņu vilcieni ir 20 aizgabāti pa mūsējiem Vīvi vilcieni. Neplīst un tam līdzīgi. Es pateikšu, ka veikala cenas ir diezgan draudzīgas. Var teikt, priekš cilvēkiem no Latvijas. Piemēram, no 5, no 1, var teikt, no 1,20 līdz 2 aizgāja. Bet es nopirku kaut kādu viņu vietējā, nezinu, suga. Jā. Var teikt, Alpu. Ķipa nācis no Alpiem. Jep. Būs jāpakašu. Veca manta. Viņš darbojas? Viņš darbojas. Ok. Jau visiem. Piektdienas rīts, jau pusdienlaiks. Jā, tagad izgāja uz savu hosteļu. Kā itājiem. Jau paspēja ieiet vietējos veikalos. Es teikšu, cenas ir plus mīnus līdzīgas mūsējām, bet
te vari dzīvot to naudu, ko tu iegūsti no darba. Metro pārēja. Foršas vien. Ot mans vilcieniņš. Metro. Šis ir iemesls, kāpēc es atbraucu uz Austriju. Dēļ šīs izstādes Formula 1 die Ausstellung Viena. Jā. Izstāde, kas veltīta Formula 1. Nu, ko sākam piedzīvojumu ar Formula 1. Šito te izstādi. Citāti no leģendāriem braucējiem. Šumīša, I always wrote records where to be broken, Mark Schumacher un Hamiltona. We win and lose together. Vecās Formula 1. Neteiktu, ko sākās Formula 1, kā izstījās formulas senajos veikos. Mūsdienas formulas. Baigais monstrs. Tālu. 20. gada modelis. Šitādu tikai mūsu pratuma grados mēs varam paspērēt F1 game. F1 spēlēs mēs varam paspērēt šitādu mašīnu. Šitādu un to. Bija citos gameos arī ar tām divām, bet šito mēs varam paspērēt 20. gada formulā. Kā sākās vispār gonkas. 1887. gada pionieru Francijā. Jā, ko sāka. Jā. Nešto. Televizija tam голову. Да? Furet Pioneer Passion. Bija Passion. Saku. Ar ambīcijām, Pioneer ambīcijām. Noteikti pēc otrā pasaules kara šeit otrā formula uzvaldes pat, kas formula sāka iekarot popularitātes, nauda un gramurs sākās. 80. gada līdz 99. gada, kad Formula 1 sākas veidoties kā miljārdu biznesa. To pausi bērni Eklipstola laiks. Ron Dennis, Frank Williams. Un šeit ir mūsdienu skandāli un neveiksmes Formulā 1. Varbūt varat izsīt. Drivers and duels.
Izcilāko braucēju siena. No Fango, Brabrans Krāks, Stuarts, Rauda, Niki Prosts, Senna, Schumijs, Alonso un Hamilton. Kā mainījies braucēju apģērbs no 1920. gadiem. Šādi. Pateikšu, ka nav visai droši parasts kostīms. Tad kaut kas advancētāks nav. Mario Andretti laikos jau sāk parādīties kaut kas mūsdienu versijām. Živilnēr. Un te jau izstās jau var teikt pēc mūsdienu standartiem viss. 80. gados. Es pēc tam apiešu no otras puses arī. Mika Hakanens. Man taču šito tēpu daudz atcerās. Sudrabotās Mercedes McLaren formulas. Mūsdienu. Tāpēc kāds ir mūsdienu braucēji. Vajag tāds izstāsts braucēji. Kā arī mainījies 100 gados. Mums viss. Jā, te ir tā otra puse. Sainz. Leģendārais Kimi Räikkönens. Somijas radusvīrs. Schumachers. Savā debijas laikā. Man tas ir 90. No 90. gadu sākuma. Benettons. Kurš atcerās tādu formulu komandu kā Benettons? 90. gados bija tāda. Emerson Fittipaldi. 70. Izdiezgan safe. 50. Jau sāk ievisties kaut kas uz šo līmeni, kas mūsdienās. Hier vaizi. Otrais kostīms Formula 1 vēsturē braucēji. Ar ko sākās ceļš uz Formula 1? Visi zinām to, kā kartinga. Jā. Young Max, Young Hamiltons. Lando. Sainz, ok. Čeko. Hamiltona pirmais kostīms reka. Braucē un Max Verstappen. Big Dream.
Road to Formula 1. Izcilāko braucēju galvenais rīks, kas sargā dzīvību, ir ķiveres. Senas ķiveres. Mans Prosts. Noteikti visu leģendāro braucēju ķiveres, kas kādreiz braukuši F1. Sebastiāna Vetela formula no 10 gadiem. Viņš bija Red Bull. '63. gada modelis Ferrari. Viss mīkoņš. Hāsiņš. Es jau pabeidzu. Izstādi pateikšu, ka bija good. 8 no 10. Slava cena 54,55 pa bieti. Pateikšu, ir ok. Priekš tādas izstādes, kas nav visu laiku tādas. Bet, ja iespēja aizbrauciet, vismaz iepazīsiet vismaz Formulu 1 no iekšpuses mazliet, bet ir ok. Labi, šis bija tāds mazais ieskats šeit viss par šo izstādi. Vajag mazliet iesprināties tagad. Ir viens kafē. Alus cenas 4,60 pa 0,3, 0,57 eiro. Tā ir baigs sanavīt. Nu ko? Par izdevušos dzīvi. Tā, iegāju maķītī. Ievērtēt viņu maķīti. Es domāju, būs ok, bet burgeri kā burgeri, bet te ir viena īpaša lieta, kas nav, teiktu, reālākajā daļā pasaules McDonald's. Pats burgers izceļas šādi. Diezgan gardi. Jā. Nūdzēt kopā ar aliņu. Austrijas maķīša produkti. Salsa dip, signature burgers, kas pie mums skaitās kā maestro burgers un aliņš. Alus. Mazliet pagaršo ir ok. Für dich klar Strafstoß? Was hat Gerhard Gerstenmeier? Für mich ist es hier auch ein klarer Strafstoß. Er trifft eindeutig mit den... Eiropas čempions sākās ar Vācijas uzvaru. Tam cīga 4. 5-1. Beigsies šī spēle. Taču jau ar 5-1. Kā tev būtu domājis?
Eiropas čempionāts sāksies. 6 stundu spēlē. Daudz mūsdienu futbolā. Mazā šļāta shopping streets. Shopping streets. Kur ir visādi veikali un tam līdzīgi. Leģendārā vidu šitā te uzpalikts, kā paņemt maizīti. Šitā un šitā kā ievelk. Rinderē tikai tiktu uz kebabu. Te kebaba. Kebaba donaru. Jābrauc apskatīties centrs. Teikt, vecpilsēta. Tā, pirms futbola. Un tad jau, jā. Tad teikt, īpaši šeit var neko nedarīt. Vecpilsēta. Un tad jau iespējams braukšu šeit skatīties futbolu. Visu. Krāts. Katedrāla laikam saucās. Štefana katedrāla. Wow! Iespaidīgi! Vajag atrast vietu, kur es varētu būt labi pāri. Šeit arī ir ok. Jā, bet vēlos no citas vietas. Šitā vai no citas puses to visu nofilmēt. Jau. Turki tevi izvirzināts ar karietē. Ko te dara autobus? Viksotāji. Atlidoju veiksmīgi. Paldies, ka nosījāt šo video. Tāpēc